Atvaļinājuma sezonā, kad mēs mēģinām atvilkt elpu un sagatavoties jaunajai dzīves sezonai, jaunam darba cēlienam, šodien gribu kopā ar jums domāt par darbu. Jeb precīzāk, es gribu saprast, vai ir iespējams balanss starp darbu un atpūtu. Ja, man liekas, ka abi divi ir nedaudz kaut kur grāvji, un jautājums, vai ir tas iespējams izbalansēt tā, ka tu izdari gan vienu, gan otru, un jāatzīstās, ka, lai arī es zināju, ka, es biju atvērs, ka šī ir raksturvieta, kur mēs lasīsim dievkalpojumā, biju gatavojies tam, šajā rītā bija tik neprātīgi grūtāk izkāpt no gultas nekā varbūt citās svētdienās. Un modinātājs skan, un galvā skan šie panti, paguli. Ja? Viss būs kā palaiskojies, vēl mazliet atliec to modinātāju vēl vienreiz. Un bija tik grūti izkāpt no gultas, bet es esmu šeit, jau pirmais dievkalpojums pagājis. Diakons Ričards pirms pirmā dievkalpojuma teica, ka šī viena no viņa tādām mīļām raksturvietām, kas mazliet atgādina to, cik ļoti mums ir jābūt mērķiecīgiem, cik ļoti viņa tā tiešā veidā tev pasaka, īstenībā tā tava daba ir ļoti slinka, pasīva, un tev ir jābūt proaktīvam, tev ir sev jāpārvar, tev ir kaut kas jādara. Un jādara kaut kas labs, jo vienmēr jebkurai rīcībai ir kopsakarības. Tavam slinkumam ir kopsakarības ar tavu darbu, ar to, cik daudz tu esi paveicis, ar kaut kādu tavu rocību. Un tieši otrādi, tavs čaklums rezultējās ar to, ka tu vari kaut ko sastrādāt labu un kaut ko nopelnīt, un arī tavs priekšnieks redz, ka šim cilvēkam var uzticēt kaut ko vairāk. Tad mēģināsim saprast, vai iespējams balanss starp darbu un atpūtu. Un šī raksturvieta liek domāt, ka atpūta pēc būtības ir slikta. Vai ne? Un mans jautājums sev, lasot šo un domājot, ir, vai tiešām Dievam nepatīk, ja es atpūšos. Un pirmā diena pēc atgriežoties darbā, pēc atvaļinājuma, man liekas, vispār ir kaut kas reti drausmīgs. Tik grūti sevi piespiest un motivēt, jo tu esi jau pieradis laiskoties un mierīgi darboties. Bet ir jāstrādā. Šeit Salamans saka, dodies pie skudrām, tu sliņķi, ja? Novēro viņu rīcību, mācies no viņiem. Lai gan viņiem nav ne valdnieka, ne priekšnieku, ne citu kungu, viņas tomēr sagādā sev maizi vasarā un iekrāj sev barību ražas ievākšanas laikā. Runā par to, ka viņas ir kā jau mazi kukainīši, mazi dzīvnieciņš, viņas ir ļoti pašmotivētas. Protams, viņas zina, ka tajā brīdī, kad ir ko savākt, tad viņas savāc un viņas ir sagatavojušās grūtajam laikam. Tad, kā tad mēs varam atpūsties? Kā mēs drīkstam doties atvaļinājumā? Ja, kam labs, es nezinu, vai tev jau bija atvaļinājums vai nē, nedēļa, divas, varbūt es atpūties. Varbūt tev ir bijis labais priekšnieks, kas tev ir mēnesi ļāvis atpūsties no vietas, un tu esi izveidinājis galvu. Varbūt tas vēl priekšā augustā, bet šeit raksti mums saka, ar tādu ironiju, paguli, ja? Atpūties, paņemt ciešāk savas rokas, un tad pamazām it kā kājām pa pēdām iedam pārsteigs nabadzību, un tev nomaks trūkums kā bruņots ceļu laupītājs. Liekas, visu atņem. Un tu esi attapies situācijā, kur nekā nav, bet tam ir kopsakarības. Un liekas, tad mums nevajadzētu atpūsties, tad vajadzētu strādāt. Tā teikt, non-stopā, visu laiku, 7 dienas nedēļā, atvaļinājums, nē, virsstundas, jā, strādāja. Vēl vairāk Salamans mācītājs, Salamanam ir Bībelē 3 grāmatas, Salamana pamācības ir šī, jeb sakām vārdi, tad ir Salamans mācītājs, ko viņš raksta savas dzīves norietā, ka viņš ir arī savas kļūdas jau pieļāvis dzīvē un atgriezies atkal pie Dieva. Un tur viņš saka, no rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram. Jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet varbūt būs, ka izdodas labi, abi divi vienlīdz labi. Un tas parāda, mums jāmācās būt uzstājīgiem, neatlaidīgiem, cītīgiem,
ka tas darbs iet uz priekšu. Ir kaut kādas dzīves lietas, kuras ir mūsu atbildības zona. Vai es sēju, vai es nesēju, un tad ir Dieva atbildības zona, vai viņš izvēlas to svētīt vai nē, vai viņš ir izdarījis to, ko mēs nevaram izdarīt. Līdzis tai sēklai uzdīgt, līdzis tam dīkstam augt, tam augam stiprināties. Un mēs ar Ričardu tur dievkalpojumu runājam, viņš teica, Dieva atbildība ir svētīt to, kas ir mūsu rokās. Jautājums ir, ko mēs darām ar to, kas ir mūsu rokās. Vai mēs to kaut kur pavairojam, vai mēs to nesam tālāk, vai mēs izvēlamies to likt lietā. Un ja mēs izvēlamies kaut ko darīt, tad Dievs to var svētīt. Ja mēs izvēlamies to paturēt pie sevis, tad Dievs to nevar svētīt. Bet attiecībā par atpūtu, tad liekas, tad nedrīkstam atpūsties. Tad ko mēs vispār darām svētdienā, kāpēc mēs esam šeit? Šis vairāk tomēr nav darbs, bet šis ir sabats, tāda svētdiena, atpūtas brīdis, kad mēs esam garīgās ģimenes lokā, kur mēs mēģinām saņemt no Dieva kaut kādu atbildi. Bet, ja mēs skatāmies jau radīšanas stāstā, Dievs sāk ar to, ka Viņš strādā. Viņš rada gaismu, Viņš rada izplatījumu, Viņš rada planētas, galaktikas, Viņš rada Zemi, Viņš rada augus, dzīvniekus. Un visbeidzot, Viņš rada cilvēku. Viņš saka, tas ir brīnišķīgi, tas ir ļoti labi. Un tad Dievs ir, tad Viņš atpūšas. Tad ir sabats, tad ir Viņa svētā diena, kad Viņš atdusējās, ir rakstīts. Liekas, bet vai tad Dievam vajag atpūt? Viņš ir visspēcīgs, visvarens, bet Viņš, kā vienmēr Dievs to dara, Viņš mums portretē kaut ko, kas mums ir jādara, kur mēs varam atsaukties Viņam, jo mēs katrs to mēs apzināmies vai nē, nesam Dieva līdzību sevī. Mūsu katra viena DNS šūna nes Dieva atspulgu. Un, ja mēs dzīvojam saskaņā ar to, ko Viņš mūsos ir ielicis, tad mēs varam dzīvot daudz mierīgāku, labāku dzīvi. Jo mēs esam, lai arī tādā garīgā ziņā, viena no tām paudzēm, kas ir šķietami vis tālāk no Dieva. Reizē arī mēs varētu teikt, mēs darba ziņā mēs strādājam visvieglāko darbu, fiziski vieglāko, bet emocionāli, mentāli tas stress, dzīves temps ir daudzkārt augstāks. Un mēs redzam rezultātus izdegšanā, mēs redzam rezultātus, kad ir dažādas trauksmes lēkmes, mēs redzam rezultātus, ka ir dažādas saslimšanas, kuras iepriekš nav bijušas, kas ir uz nervu pamatu, uz to, ka ir pārslodze visu laiku. Varbūt mums ir jāatgriežas pie tā Dieva ritma, ko Viņš ir ielicis. Vēl vairāk attiecībā par Dieva ritmu, ja Dievs rada un tad atpūšās, tad cilvēku Viņš rada 6. dienā, un pirmais, ko Viņš iedod cilvēkam, ir atpūtas diena. Tā ir diena, no kuras mēs sākam dzīvot tālāk, caur kuru mēs strādājam tālāk. Mūsu darbam būtu jāizriet no tā, ka mēs atpūšamies. Un vēlāk, kad Dievs iedod savai tautai 10 baušļus, 10 likumus labai dzīvei, Dieva svētītai dzīvei, viens no šiem 10 ir atpūties, jeb svētī sabatu, godā sabatu. Ebreju kultūrā tā bija sestdiena, sabats. Kristieši jau kopš Kristus aiziešanas debesīs un kopš Kristus augšām celšanās, kristieši ļoti ātri sāk svinēt svētdienu kā savu sabatu, atsaucoties uz to, ka tā ir Jēzus augšām celšanās diena. Un mēs sakam, tad tā ir svētdiena atvēlts elpu atpūties. Ja mēs skatāmies šajos likumos, kur Dievs dod un skaidro, mēs lasām 2. Mūzes grāmatā, 31. nodaļā. Kungs Dievs sacīja Mūzum: saki Izraēla dēliem, tiešām ievērojiet manu sabatu, jo tā ir zīme starp mani un jums uz paudzēm, lai jūs zinātu, ka es esmu Kungs, kas jūs svētī. Ievērojiet sabatu, jo tas jums ir svēts. Katrs, kas to apgānīs, lai mirtina mirst. Katrs, kas sabatā dara kādu darbu, tā dvēsele, lai tiek nošķirta no viņa tautas. 6 dienas, lai dara darbus, bet 7. dienā ir sabats, kad jāatpūšas. Tas ir svēts Kungam. Katrs, kas dara kādu darbu sabatā, lai mirtina mirst.
Dievs saka, ja tu strādāsi brīvdienā, tev jāmirst. Tik radikāli viņš uz šo likumu skatījās. Mēs neesam tik radikāli. Mēs saprotam, ir maiņu grafiki. Mums ir paldies visiem ārstiem, kas strādā arī svētdienās. Paldies ugunsdzēsējiem, kas arī un policistiem un visiem, kuriem ir maiņu grafiki, kuriem kādreiz jāstrādā svētdienā. Paldies jums par to, ka jūs upurējat savu sabatu. Bet svarīgi ir, vai tu godā savu sabatu. Vai tu esi tajā atpūtas mirklī. Ja šeit Dievs saka, ja tu negodā sabatu, ja tu nesvini šo brīvdienu, tad tev ir jāmirst. Tad tevi izslēdz no tavas pēc būtības kopienas, no garīgās ģimenes, no tautas. Tev varēja bezmaz vai nogalināt par to, ka tu neatpūties. Un mēs tā nedaram, bet tai pašā laikā, ja mēs negodājam sabatu, ja mēs neatpūšamies, tas miršanas process vienkārši notiek. Mēs izdegam, mēs beidzamies nost, mēs sakam, ne? Man vajag atpūt, man vajag to brīvdienu. Šobrīd neirozinātnes mums ļoti skaidri parāda, ka mums ir vajadzīgs tas cikliskais, regulārais atpūtas, attelpas brīdis, kas vienkārši sakrīt brīnišķīgā veidā ar to, ko Dievs jau ir ielicis. Jo Dievs zina, kādus viņš mūs ir radījis. Viņš zina, ka mums vajag reizi 7 dienās atvilkt elpu, restartēt sistēmu, atjaunoties. Vēl vairāk viņš saka, esi draudzes vidū. Klausies, ko Dievs tev saka. Kāda lielāka balss, kāds spēcīgāks un varenāks par tevi, kurš var parādīt virzienu. Viņš saka, sabats ir vajadzīgs tev, lai tu zinātu, ka tu visu nekontrolē. Jo, ja es strādāju 7 dienas nedēļā, tad es varu pateikt, es varu izdarīt tik daudz. Un tas ir manos spēkos, un tas, kas man ir, to visu es esmu izcīnījis. Tajā brīdī, kad tu atstāji to vienu dienu brīvu, kad tu svētīji sabatu, kad tu atstāji to svētdienu brīvu un atjaunojies, Dievs saka, tas ir tev, lai tu zinātu, ka es esmu tas kungs. Tas ir tev, lai tu zinātu, ka es esmu tas, kurš svētī. Olmei bija stāsts par to, ka viņai bija 10 bērni, un kaimiņi nekad nesaprata, kā var svētdienā nestrādāt. Tev taču aizaugs dobas un lauki. Kā var neiziet un neizdarīt to? Bet viņi teica, nē, mēs svētdienā nestrādājam. Jā, kādu mazu darbiņu mājās tu izdari, bet nē, tu nestrādā. Un ebreju kultūrā sabats sākās ar iepriekšējās dienas saulrietu. Un beidzās ar sabatību sestdienas saulrietu. Kad no saulrieta līdz saulrietam tā diena tika skaitīta. Un es zinu, mūsu ģimenē Elīna ir tā, kas man atgādina, Matīs, atpūšamies, un atpūta sāks iepriekšējā vakarā. Kā es noslēdzu savu dienu? Vai es līdz 10, 11 vakarā kaut kādus vēl jautājumus mēģinu e-pastā risināt un WhatsAppā tur kaut ko komunicēju, vai ir iespēja, ka es to telefonu nolieku malā? Tagad mēs esam ar ģimeni. Tagad mēs pēdam mierīgi vakariņas. Tagad mēs kopā kaut ko paveicam. Nākamā rītā varam nesteidzīgi celties, izdarīt lietas, būt tā kunga namā. Un reizēm liekas, es jau nevienam neko pāri nenodaru. Es ātri tajā sestdienas rītā vai svētdienas rītā kaut ko paspēšu izdarīt. Bet rezultāts ir tāds, ka tas atstāja ietekmi uz mums, uz manu ģimeni, uz manu mentālo veselību. Es runāju iepriekš par atvaļinājumu. Man liekas, ka mēs jokojam reizēm, ka normāls latvietis atvaļinājumā paņem kādu haltūriņu, vai ne? Jo vienmēr drusciņi pietrūkst. Finanses, liekas, jāizdara vēl ir. Es zinu, ka es šo kļūdu esmu arī vairāk kārt pieļāvis. Īpaši kā mācītājs, kuram ir kā atvaļinājums, tad kāds saka, bet vai tu varētu mūs salauzāt? Es domāju, es būšu atvaļinājumā, bet nu labi. Taču forši jauna ģimene dzimst, vai ne, un veidojās, taču ir svētība jāplēš. Un beigās tu esi savu atvaļinājumu kaut kur vidū ielicis kaut ko, un tad tās dienas pirms ir izbojātas, un atkal pēc tev ir no jauna jāpieslēdz, un tu esi jau pusnedēļu zaudējis tur. Bet šeit Dievs saka, tas ir likums godāt sabatu katru nedēļu. Kā izskatās tavs sabats? Ir labi, par jums, jūs esat baznīcā forši, tā ir tā vieta, kur būt svētdienā. Bet vai tā ir tāda rutīna un veselīgs ieradums, kad es atjaunojos, ka man tas ir vajadzīgs? Vai tas vienkārši, kā sanāks? Šodien nekas labāks nav ko darīt, tad aizējam uz baznīcu. Vēl vairāk.
Dievs ne tikai saka, svini vienu dienu nedēļā, bet viņš viņiem vēl dod lielus svētkus. Ja viņš 3. Mūzes grāmata ir likumu grāmata. Bieži vien, kad mēs sākam lasīt Bībeli, 1. Mūzes grāmata interesanti, radīšanas stāsts, kā tur viss veidojās. 2. Mūzes grāmata, iziešana no Ēģiptes, atkal interesanti, tur filmas var taisīt, vai ne? Un tad 3. Mūzes grāmata, kur mēs uzkaramies. Tur sākas likumi. Ja? Ir mūsu vidū daži juristi, vai ne, kur ikdienā lasa likumus, bet kurš ikdienā lasa likumus? Tas nav pat izklaidējošākā un varbūt tāda literatūra, ko mēs vēlētos lasīt. Bet tur ir ļoti daudz gudrības, principi, vērtības, kas mums liek domāt par to, kā Dievs ir uzbūvējis mūs, kā viņš ir uzbūvējis sabiedrību, kas mums ir vajadzīgs. Un 3. Mūzes grāmatā, šajā likuma grāmatā, Dievs Mūzim saka, runā uz Izraēla dēliem un saka tiem, jums jāsvin kungam svētki. Sauciet uz svētkiem un sviniet. Šie ir mani svētki. Un tad tur 23. nodaļā viņš uzskaita 7 svētkus, varenas svinības, kur katru no tiem izstāsta par kaut kādu notikumu, ko Dievs ir izdarījis, kaut ko labu, kā viņš ir svētījis tautu. Tur ir gan Paskā, kas mums ir vispazīstamākie, mēs sakam jūdu lieldienas, neraudzētas maizes svētki, pirmo augļu, jeb ražas svētki, nedēļas svētki, tauru svētki, salīdzināšanās diena un no būdiņu svētki. Un tam vēl klāt nāk sabats. Ja mēs esam savā sabiedrībā ik pa laikam diskutējam par to, vai bērniem vasaras brīvlaiks nav gadījumā par garu, vai viņiem vajadzētu saīsināt, vai ik pa laikam par kādām atsevišķām svinamām dienām ir sabiedrībā diskusijas par to, vai tās nevajadzētu tā kā svītrot un atgriezt kā darba dienas. Dievišķais princips ir atpūsties un svinēt laiku pa laikam. Grāvis ir tajā brīdī, ja mēs tikai svinam. Ja, ka mēs neesam pietiekami čakli, strādīgi, neatlaidīgi, uzcītīgi. Bet otrs grāvis ir, ka tu saki, es nevaru atļauties svinēt. Es nevaru atļauties. Tā ir Dieva pavēle svinēt. Kopskaitā, ja mēs saskaitām 52 sabatus, vēl šos svētkus, Dievs saka, 88 dienas gada nogriezdīs svini. Vienkārši svini, pateicies Dievam par svētību, pateicies par viņa vadību, pateicies par ražu, pateicies par spēku. Un gandrīz trešdaļa no gada, nav trešdaļa no gada, matemātika nav man stiprākā puse, ne? Bet viņš saka, atpūties, esi kopā ar savējiem, esi kopā ar ģimeni, esi kopā ar savu draudzi, svini. Priecājies, atjaunojies. Ja visa tava dzīve ir tikai vienīgi svinēšana un nav strādāšanas elements, tu esi kaut ko atkal sapratis nepareizi. Dievs ir ielicis mūsos ritmu, smagi strādāt. Mēs reizēm redzam, ka darbs ir kaut kāds lāsts un sots, un ideālā pasaulē mākslīgais intelekts strādās manā vietā, un man tikai nāks nauda, un man nekas nebūs jādara. Es domāju, ka mēs ātrāk vēlāk visu saiksim prātā tādā gadījumā. Jo Dievs mūsos ir ielicis vajadzību pēc darba un smaga darba. Radīšanas stāstā viņš teica, iekop dārzu, rūpējies par to, paplašini tā robežas, strādā. Vēlāk pēc grēkā krišanas darbs kļuva smags, raža netika auglīga un bija vairāk jāiesvīst. Bet reizē tas ir dievišķais princips, ka mēs strādājam. Jaunā derībā Pāvils, kurš bija šis misionāris, kas daudz dažādas draudzes dibināja, viņš rakstīja vēstules šīm draudzēm, un viena no tām draudzēm bija Tesalonikos, kas ir Grieķijā. Un viņš viņiem rakstīja vismaz 2 vēstules, varbūt tur bija vēl kāda, mums ir saglabājušās 2. Un viņš raksta šādi: kad bijām pie jums, mēs taču jums pavēlējām, kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. Bet mēs esam dzirdējuši, ka daži pie jums nedzīvo kārtīgi. Tie paši nestrādā, bet maisās citiem pa kājām. Tādiem mēs pavēlam un brīdinam Kungā Jēzu Kristu, lai viņi mierīgi strādādami paši nopelna savu maizi. Tātad Pāvils ir bijis tajā draudzē. Viņš ir novērojis, ka tur ir atsevišķi cilvēki, kuri grib būt tādi liekēži. Viņi negrib strādāt. Viņiem liekas, viss viņiem būs kopīgs, draudzē ir jāparūpējas par manām vajadzībām. Ir taču kāds, kurš ir mantojis lielāku naudu vai nopelnījis, un viņš taču var man palīdzēt.
Un jā, draudzēji ir jāierauga vienam otru. Un jā, ir jāpalīdz tam, kurš ir grūtībās. Bet Pāvils saka, mēs jau toreiz brīdinājām, un tagad mēs dzirdam atkal, ka ir lietas, kas nemainās. Ja viņš saka, kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. Diezgan skarbi. Liekas, kā tad taču jābūt mīlestībai, bet tev vairāk palīdzēs, ja tev kāds pateiks, vecīt, saņemies, dodies pie skudrām, tu sliņķi. Ja, beidz laiskoties, celies augšā, izdari, beidz te ņemties kaut ko. Un viņš turpina, viņš saka, ja kāds neklausās šīs vēstules vārdiem, to ievērojiet īpaši. Un ar tādu nebiedrojieties, lai viņš nokaunās. Taču neuzlūkojiet viņu kā ienaidnieku, bet gan pamāciet kā brāli. Jo tu vēli viņam labu, pamāc viņu kā brāli. Viņš nav kaut kāds tur bezdievis, no kā tev pilnībā jānovēršās un ka nedrīkst pat kopā ēst. Viņš saka, nē. Bet nebrīnies, ja tu esi slings un neviens ar tevi negrib kopā pavadīt laiku. Ja tu nestrādā un neviens ar tevi negrib pavadīt laiku, jo visi jau zina, ka tu nāks un atkal prasīs, ka klausies jau, man vajag palīdzību. Šeit strādājiet smagi, pamāciet viens otru. Tas būs labāk, ka jūs esat čakli. Tā Dieva kārtība ir vienkārša. Smagi strādā un atpūties kārtīgi. Atpūties regulāri. Veidot tādus labus rutīnus un ritmus. Pat Jēzus, viņš saviem mācekļiem, kad viņi bija smagi pastrādājuši un daudz cilvēkus dziedinājuši un viņiem kalpojuši, viņš teica, nāciet saurup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties. Jo daudz nāca un gāja, tā ka tiem nebija pat laika paēst. Es zinu, ka daži no jums tik smagi strādā, ka viņiem dienas laikā darbi ir tik daudz, ka nav laika pat pusdienas paēst. Jēzus saka, paēj maliņā, atvelc elpu mazliet, paēd. Varbūt tas ir vienreiz dienā brokastis vai vienreiz dienā vakariņas. Bet atvēl tam laiku. Kā izskatās tavs sabats? Kā izskatās tavs svētdiena? Vai tā ir daļa no tavas rutīnas? Vai tu sargā to? Vai tā ir tāda drošā zona, kur vienmēr kaut ko var iemest iekšā? Apzinies, ka sabats ir dots tev. Protams, mēs varam iekrist atkal grāvī. Es neesmu bijis Izrēlā, kādi no jums ir bijuši. Esmu dzirdējis par tiem liftiem, kas apstājās sabatā katrā stāvā, jo pogu piespiest esot grēks. Jā, tas ir darbs. Tā ir galējība, kurā mēs negribam iekrist. Ne? Jēzus ļoti skaidri parādīja, labu darbu izdarīt, dziedināt, aizlūgt, pakalpot. Tas viss ir kārtībā. Ja, kad to aizvedīs pēc dievkalpojuma kādu mājās, tas ir labi, tas nav nekas slikts. Bet strādā, izejot no atpūtas. Un tad mēs esam pie tā otra grāvi. Nevis grāvi, bet otras puses, lai mums būtu tā dzīve jēdzīga, balansā. Mums ir jāatpūšas un izejot no atpūtas, mums ir smagi jāstrādā. Un mēs esam visi aicināti būt misijā. Ja? Šodien sākās jauniešu nometne. Mēs priecājamies par ikvienu ne tikai jaunieti, kas brauc uz nometni, bet par ikvienu kalpotāju. Daļa ir ņēmuši atvaļinājumus, lai varētu būt un kalpot. Mēs visi esam aicināti būt misijā. Ne tikai jauniešu nometnē. Jēzus saka, ejiet pa visu pasauli. Lielākā daļa no mums nekur nav aizgājuši. Kristofers ir atbraucis no Anglijas misijā. Paldies tev. Starp citu, es izmantošu stāstu par to, kā tu Bībeles ved uz Latviju stāstot jauniešiem. Bet tas citai reizei. Un mums jābūt misijā visiem, visu laiku. Arī mūsu darba vietā. Un es gribētu teikt, kā mēs varam liecināt savā darba vietā, bet nesabojāt attiecības. Jo es domāju, ļoti ātri var sludināt darba vietā un sabojāt attiecības. Ka neviens negrib tevi redzēt, jo visi zina, akal tas pārgarīgais nāks. Neko viņš izdarīt nevar, bet mute kustās, kaut ko stāst visu laiku. Es gribētu teikt, tā pirmā lieta ir neatlaidība kā liecība. Neatlaidība kā liecība par to, ka tev ir citas vērtības, ka tu esi uzstājīgs, ka tu esi neatlaidīgs, ka tu cīnies un darbojies. Mēs pirms pāris nedēļām runājām par ķēniņu Dāvidu, par viņa ēnas pusi, par viņa grēkiem, par to, kā viņam vajadzēja nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva. Kādā citā reizē mēs lasām 2. Samuela grāmatā, kur Dāvids bija cietoksnī. Viņi bija kaujas situācijā ar filistiešiem, viņš bija cietoksnī. Un filistiešu sardze bija Betlēmē. Un Dāvidam iekārojās
Un viņš teica, ja kāds man padzirdītu ar ūdeni no Betlēmas akas pie pilsētas vārtiem, ja tik kāds man atnestu kaut ko, to svētību, kas tur ir. Un viņam ir šie kara vadoņi, varonīgi vīri, 3 varoņi izlauzās cauri filistiešu nometnei, pasmēla ūdeni no Betlēmas akas pie pilsētas vārtiem un atnesa Dāvidam. Bet viņš nedzēra un ziedoja to kungam. Bet te arī tie vīri bija tādi, kuri nevis skatījās, kur ir vieglākais. Šeit pat nevarētu teikt, ka bija strateģiski svarīga kauja, kur viņiem jādodas. Bet viņi vienkārši redzēja, šeit ir lieta, ko ķēniņš saka, un mēs to izdarīsim. Mēs būsim neatlaidīgi, mēs izcīnīsim, mēs būsim sīksti, mēs būsim drosmīgi. Liekas, kur ir mana cīņa, kas ir mana atbildība? Es dzīvoju relatīvā mierā, jā, darbā ir spriedze, bet tā viss ir kārtībā. Jēzus saka, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Te runa ir tieši par to, ka nevis tu viņam pakalpo. Viņš nevar šo tavu labo darbu iztulkot kā aprēķina labo darbu. Tu man izdarīji labu, tad jau tu man drīz kaut ko prasīsi. Bet nē, ka viņš ir vērojis tavu dzīvi ilgtermiņā. Viņš redz, tā ir sistēma, tā ir tāda neatlaidīga, uzticama, uzcītīga labu darbu darīšana, kas rezultējās tajā, ka šie cilvēki var liecināt, acīm redzot, tas Dievs, kuram tu kalpo, kuram tu seko, kuram tu seki, tici, ir tevi izmainījis. Tev ir kaut kādas citas vērtības, tev ir cita vērtības skala. Tava gaisma spīd. Un liekas, kādreiz viņi taču nezina. Viņi jau nezina, ko es daru, ko es nedaru. Īstenībā cilvēki ļoti labi redz, kas notiek mūsu dzīvē, kā mēs izdzīvojam konfliktu situācijas, kā mēs izdarām mūsu darbus, kā mēs paveicam to, kas mums uzticēts. Grāvis, kas tam varētu būt, ja tāda ēnas puse, ir stūrgalvība, ja, vai tāds spīts nevajadzīgs, ka tu sāc teikt, nē, es izdarīšu, lai tur vai kas nav slikti līdz kaut kādai robežai. Jo, ja mēs paliekam stūrgalvīgi, lai tikai pierādītu savu taisnību, lai tikai panāktu savu veidu un ceļu, mēs varam pazaudēt to cilvēku, kuram it kā mēs gribam to pierādīt. Un reizē mēs sākam būvēt savu personību, savu vērtību, savu ego, kas ir balstīta uz manis paveikto. Pāvils, kad viņš raksta vēstuli Efesas draudzei, viņš saka, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Liekas, vai tur nav pretruna? Tas nav no darbiem, un reizē tas ir par labajiem darbiem, un vēl par veidu jūs esat darījums. Tas, kā es to saprotu, ir pavisam vienkārši. Ja es mēģinu savu vērtību uzbūvēt ar saviem darbiem, un viss ir par to, kā es esmu brīnišķīgs, un kā es esmu pacenties, un cik es esmu labs, tad es esmu kaut ko pārpratis. Man Elīna šajās dienās ir Mazdzirdības rekolekcija centrā. Viņa kalpo sieviešu vienā pasākumā. Un šajās dienās es biju ar bērniem vairāk un varbūt mazliet vairāk mājās. Un iespringu atrisināt vienu problēmu, kas bija tādā ieilgusi un sasāpējusi. Un es Elīnai sūtu bildes, cik brīnišķīgi es esmu pastrādājis. Viņa saka, kā tu gribēsi, lai es tev atlīdzinu? Es teicu, man nevajag neko, tikai ļauj man nākamos 12 gadus tev to atgādināt. Jo mēs vienkārši šodien mums ir 12 gadu kāzas jubileja. Un tāpēc mēs, paldies. Un es vienkārši viņai teicu, tas būs tā man pateicība, ka es ik pa laikam izvilkšu to un palepošos. Atceries, kā es toreiz izdarīju? Vai ne? Tas tā ir humors, bet tā ir mana daba. Tā ir mana grēcīgā daba, kura grib būvēt manu vērtību uz to, ko es esmu izdarījis. Kaut realitātē man būtu jāsaka paldies Dievam par to, ko Viņš dara caur mani, ka Viņš man parāda, ko ir iespēja. Izdari to labo darbu un nelepojies ar to. Tā kā es šito norakstu zaudējumos. Un paldies jums.
Vēl viena lieta, kas mums būtu jāvērtē savā dzīvē, darba kultūrā, tāda ekscelence un izcilība kā vērtība. Mēs ļoti bieži samierinamies ar minimālo programmu. Mēs ļoti bieži skatāmies, kas ir mazākais, ko es varu izdarīt. Bet īstenībā Dievs mums uzliek ļoti augstu standartu. Ne tikai cilvēku priekšā, bet ka mēs reprezentējam mūsu kungu, mūsu Dievu ikvienā lietā. Mūsu draugs, iepriekšējais draugs saimnieks, kurš ir pensijā, stipri gados, Vilhelms, ik vienu darbiņu, ko viņš Matejā darīja, viņš vienmēr teica, tas jādara tā kā tam kungam. Un īstenībā tam nebūtu jātiec tikai uz baznīcas darbiem. Jā, arī īpaši baznīcā liekas, tur mēs īpaši domājam, jā, tas ir Dievam. Bet viss, ko mēs darām, visa mūsu dzīve ir Dieva kalpošana. Visa mūsu dzīve ir liecība par to, kādam Dievam mēs ticam, kādam mēs sekojam. Pāvils, kad raksta vēstuli Titam, viņš saka, lai kalpi visās lietās ir pakļāvīgi savam kungam, tiem iztop un nerunā pretī, lai viņi nezog, bet visur parāda krietnu uzticamību, lai būtu par rotu mūsu glābēja Dieva mācībai. Tad viņš saka, nevajag izpatikt tam kungam. Nevis tam kungam, bet tam zemes kungam, savam priekšniekam, bosam. Nav runa par to, ka tev viņam ir jāizpatīk. Bet atceries, ka tu esi rota mūsu glābēja Dieva mācībai. Un pa vidam viņš saka, lai nezog. Acīm redzot, tāda bija praksa. Tu kalpo, tu paņem mazliet tā, lai tik, cik tev ir ērti, bet lai neuztaisītu nepatikšanas. Bet, kad tu izcili izdari to darbu, ko priekšnieks neredz, to darbu, par ko tev neviens nepateiks paldies, to darbu, ko tikai tu zinās, kas paliks tikai starp tevi un Dievu. Es padomu laikus piedzīvoju tikai vienu īsu gadu savā dzīvē, un no tā neko neatceros. Bet caur stāstiem esmu dzirdējis, ka komunismā viss pieder tautai, vai ne? Tad katrs ņem, ko grib no darba, cik vien tas nesataisa nepatikšanas. Bet tam nebūtu jābūt tavas dzīves stāstam. Tavā dzīvē ir jābūt, ka tu esi par liecību. Vēstulē Kolosiešiem līdzīgi Pāvils raksta, viņš saka, jūs kalpi esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem, ne tikai skata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, kungu Kristus bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Pēc vidusskolas strādāju Narvesenā. Palielā Narvesenā mums bija diezgan forša priekšniece, bet viena lieta, kas viņai patika darīt, viņa mēdza kamerās skatīties, kā mēs strādājam. Un tad teikt, paklausies, tu tur neko nedarīji tajā laikā. Bet tur nebija neviena klienta. Viņa teica, nē, vienmēr ir kāds darbiņš, ko var izdarīt. Un tad mēs ar kolēģiem atradām darbiņu, ko var izdarīt. Tā kā nebija neviena klienta, un mēs zinājām, ka priekšniece ir kabinetā un pastāv risks, ka viņi skatās. Tad mēs pagriezāmies pret cigarešu stendu un vienkārši viņus aiztikām. Lai viņai kamerās izskatās, ka tu kaut ko dari, ka tu kārto, bet tu īstenībā neko nedari. Mēs mēģinājām izpatikt tam cilvēkam, bet īstenībā tas ir pilnīgi garām. Tas pirmkārt ir bezjēdzīgi, otrkārt, kādu liecību tas par mani nes, ko es nokomunicēju. Tīpaši, ja viņi zināja, ka es esmu kristietis un tā diezgan mēdz par to runāt. Visu, ko dariet, dariet no sirds kā tam kungam un nevis kā cilvēkam. Vai tas ir tāds tavs dzīves moto tavā darbā? Pārāk bieži tas aizmirstās. Vismaz man. Es ceru, ka ar mani kļūst bišķi labāk nekā toreiz. Jo vienai no lietām, kam ir jābūt tādai lietai, kas liecina par tavu Dievu, ir pārmaiņas tavā dzīvē. Es runāju ar kādu uzņēmēju, kurš viņš ir kristietis, bet viņš par uzņēmēju kļuva, kad viņš vēl nebija kristietis. Viņš bija diezgan veiksmīgs, viņam viss labi sanāca. Un viņš stāstīja par to, ka visi viņa darbinieki no viņa baidījās. Ka viņam bija tāda skarbā džeka slāva, ka viņš tur atnāk, ka viņš tur jebkuru var atsēdināt, jebkurā brīdī var sabļaut vai atlaist kādu. Un visi tā kā pa olu čaumalām viņa priekšā staigāja, tur baidoties, ko tik viņš pateiks, kāda viņam būs diena, laba, slikta diena. Un tad viņš kļuva par kristieti un saprata, cik viņš pretīgs priekšnieks ir bijis. Un ka viņam ir jāmaina tie paradumi, kā viņš runā ar saviem darbiniekiem. Īstenībā Bībele aicina viņus mīlēt
kalpot viņiem, domāju, kā es kā priekšnieks varu kalpot viņiem. Bet viņš sāka mainīt to vadības stilu, kā viņš vadīja savu kolektīvu, savus padotos. Un tas rezultējās tajā, ka ļoti daudzi viņam tuvie darbinieki kļuva par kristiešiem, jo viņi redzēja pārmaiņas šī cilvēka dzīvē. Viņi redzēja svētību, kas nāk līdzi tam, ka viņa dzīve mainās. Un pārmaiņām ir jānes liecība. Ja vēstulē Efeziešiem Pāvils teica, lai zaglis vairs nezog, bet lai labāk pūles pats savām rokām darītu labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. Šis pats vīrs man stāstīja, ka vienā brīdī viņi konstatēja, ka nesakritība ir grāmatvedības datos ar reālajiem atlikumiem, kas ir noliktavā. Un viņi sāka veikt tādu izpēti, kur ir zudumi. Un viņi konstatēja, ka šofers lēnām zud. Ka šofers lēnām paņem vairāk produkciju un kaut ko pārdod no rokas. Un rezultātā veidojas ļoti liels zaudējums. Jo mums liekas, neviens jau nepamanīs, bet lēnām tā apetīte aug. Un lēnām tā vēlme ir izdarīt vairāk kaut ko. Bet mūsu dzīvē ir jānes pārmaiņas. Es nezinu, es pieņemu, ka vairums no jums nezog. Kaut gan nevar zināt. Ne? Bet, jo mēs visi esam ar grēcīgu dabu. Mēs visi esam ar savām kļūdām un ar savām nepilnībām. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus kā glābējs. Bet redzi, Bībele vienmēr mūs izaicina, maini tos paradumus, tuvojies Jēzum, kļūsti viņam līdzīgāks. Skaties, kas ir bijis tava kļūda, nepilnība, var kļūt par svētību, ko tu nes tālāk. Pēdējā lieta, noslēdzot, man liekas, mūsu darba vidē, kas nes vislielāko liecību, es domāju, ir, ja mēs nepazaudējam cilvēcību. Mēs varam pārāk ātri ieraudzīt visus kā projektus, kā vienkārši kolēģis, ar kuriem man nav nekā kopīga. Mēs kopā nopelnām naudu un tad visi ejam pa mājām. Bet nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt to cilvēku visajā lielajā procesā. Pārāk bieži var būt tā, ka tu dari, un tu liekas, mans darbs ir svarīgāks par to īso saskarsmi ar cilvēku. Un mūsu kungs, Jēzus Kristus, kad viņš gāja, viņam ļoti bieži apkārt bija pūles, 100, reizēm pat 1000 cilvēku sekoja. Viņš kā tāda slavenība gāja cauri ciemiem un pilsētām. Cilvēki gribēja viņam pieskarties, vienkārši redzēt, kā viņš izskatās. Un viņam tas darba kalendārs bija diezgan aizņemts. Visu laiku kāds gribēja, lai viņa akūto problēmu atrisinātu. Kādā reizē Jēzus bija ceļā pie kādas slimas meitenes, lai par viņu aizlūgtu, pie Jāira meiteņas. Un viņš iet cauri šim pūlim, un visi atkal kā vienmēr viņam spiežās virsū. Un tur ir šī sieviete ar ilgus gadus ielaistu slimību, kur pat ārsti nevar viņai palīdzēt, kur viņa ir nedziedināma. Un viņa vienkārši grib pieskarties Jēzus apģērba vīlei. Tas mani dziedinās, tas mani pacels, tas mani atjaunos. Un viņa aizskar, un Jēzus jūt, ka spēks no viņa iziet. Un Jēzus uzreiz sajūta, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās, ļaužu puldi un jautāja, kas aizskāra manas drēbes? Viņa mācekļi viņam teica, tu taču redzi, ka ļaudis spiež tev virsū un tu jautā, kas mani aizskāra? Jēzus lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Un tad šī sieviete atklājas. Viņa saka, tā bija es. Es zinu, par ko ir runa. Un viņš viņai saka, mīļā meita, tu esi dziedināta, vai ne? Tava ticība tev ir palīdzējusi. Viņš ierauga tajā pūlī, pie šīs slimās meitenes ejot, kādu citu vajadzību. Un viņš ir gatavs apstāties un veltīt tās 3 minūtes cilvēcības, ieraudzīt to, piedot viņas grēkus un dziedināt viņu. Ne tu, ne es, mēs neesam Jēzus. Mēs nevaram tā vienkārši pateikt, es dziedinātu un viss kārtībā. Bet mēs varam iestāties, mēs varam lūgt, mēs varam atbalstīt, mēs varam būt līdzās ar to, kurš raud, mēs varam būt ar priecīgajiem kopā, mēs varam vienkārši būt līdzās. Pāvils viņš saka, vēstulē Galatiešiem, darīsim labu, nepagurdam. Jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā piedarboja mūsu saimes. Atcerieties, mēs lasījām, Salamans saka, lai tava roka nepagurst.
sēj gan no rīta, gan vakarā. Šeit Pāvils saka, darīsim labu nepagurdami. Savā laikā mēs pļausim. Tu nekad nezini, kad tavs labais darbs atmaksāsies. Kad tas kalpošanas darbs vainagosies panākumiem. Kad tu ieraudzīsi, ka beidzot tas cilvēks sāk ieklausīties tajā, ko tu mēģini ar vārdiem pateikt. Vēl vairāk viņš saka, darīsim labu visiem, vēl jau vairāk tiem, kas ir mūsu ļaudis, kas ir mūsu draudzē, kas ir tavā darba kolektīvā, kas ir tavā ģimenē. Vienkārši, lai tev ir šī slava, ka tu esi uzcītīgs, neatlaidīgs, čakls, dari labāko, bet pāri visam tu caur to neesi pazaudējis cilvēcību. Tas, lai ir mūsu atgādinājums, kā saglabāt balansu, reizē gan atpūsties, svētīt sabatu, sargāt to un arī būt čakliem, tad, kad mēs esam darbā. Lai Dievs mūs svētī visus un palīdz mums tā arī dzīvot. Es aicinu, ka varam piecelties un lūgt Dievu. Kungs, dzīvais Dievs, slāva un pateicība Tev par Tavu vārdu, ko varam lasīt un kas ir ļoti izaicinošs. Tu redz mūs, tos, kuri nemākam atpūsties un tik bieži vien mēģinam skriet bez brīvdienām. Piedod lūdzu to. Palīdz mums apstāties, norimties, uzticēties Tev, ka Tu gādāsi. Ja Tu gādā par putniem apakš debesis un par ziediem laukā, gan jau Tu arī par mums pagādās. Tu redzi, kuri no mums darbā varbūt atkal nav tik čakli un neesam radījuši to labāko iespēju. Piedod arī par to. Tu redzi, kur esam mēģinājuši izpatikt cilvēkiem. Piedod par to. Kungs, Tu redzi, ka mēs esam nepilnīgi. Paldies Tev par Tavu glābšanu, par žēlastību, grēku piedošanu, ko Tu mums dod. Un paldies, ka tā nav no mūsu darbiem, jo tad mums nebūtu cerības. Es lūdzu, ka mēs varam būt labi liecinieki par Tevi savā darba vietā, savā ģimenē, ar saviem draugiem esot, gan strādājot, gan atpūšoties, ka ikvienā vietā mēs varam pagodināt Tavu vārdu. Nāc un svētī mūs katru, tagad un vienmēr. Āmen.